Čau visiem! Šis ir kanāls Reaģē Garāža. Pārsteidz? Jā, pārsteidz. Es saku, viņš sāc tu šoreiz. Es to pārsteidzu. Es jau zinu tikai vienu vārdu. Es jau nezinu to. Garāža? Garāža. Es to Jā. vārdu nevaru izrunāt. Rulē. Un mēs esam atpakaļ ar jaunu video, ar jaunu reakciju video. Tāpat kā atpakaļ ir grupa RAP. Tas jau notika kādu laiciņu atpakaļ. Pagājušajā gadā jau viņi izziņoja jauno singlu, un arī šogad bija koncerts, uz kuras arī bija palādījumā. Un tāpēc mēs izdomājām, ka uzsēsim arī reakciju video par šo notikumu. Tas ir liels notikums Latvijas roka mūzikā. Nu, jā, lai arī cilvēks Jā. maziņš, bet notikums Cilvēki, un arī dzeļ, jo viņš bija kas? kamene. Lapsede. 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 Nu, labi. Nē, bet var Jonas saprast, jo tomēr radošiem cilvēkiem nesnauž tā vēlme kaut ko darīt, kaut ko uzstāties. Projekts Lapsede bija diezgan okei. Nu tā. Ne 100%, jo, godīgi sakot, RAP bija man vismaz personīgi patika labāk. Nu, godīgs viedoklis, bet varbūt Lapsede bija tas kā jaunais savienojušies stilts, viņš kaut ko mēģināja, tad viņi atkal kopā apvienojās. Lai kā, ja kāds zina patieso stāstu, rakstiet komentārā, ko mēs tagad baigi gudrosimies. Sūtiet balss ziņas, Jā, video, ziņas video. Un Jā, visu kaut ko citu. Bet RAP ir atpakaļ, ar dziesmu mēs esam atpakaļ, un to mēs arī noklausīsimies. Aiziet? Aiziet. RAP. Paši džeki, protams. Kad trūka stīga, kuldīga Rīga, gadu 17 atpakaļ. 17 sanāk, ka viņiem bija. Zemē mūsu miera cīga, kad Miera cīga. naida tvaiks. Aizlogam Un laikam bija sanaidojušies sanāk. jau klāj sāka pietrūkt. Nu, varbūt Kaut pa ko- ģimenes un Nu, kas, jā. un to nebija jau Kādas nekādi flīzes. 18 gadnieki nekādi. Un pašapziņa vēl tajā laikā, tomēr 17 gadu atpakaļ tas ir daudz. Cik viņiem tagad? Kretīni mūsu vecumā? Kretīgi būs vecumā. Viņš tev radio reklāmā vienkārši viņi iedziedāja sev. Nu jā. Nē, nu, acīs durās, kad, nu, tāds piedzīdājums, nu, tāds banāls. Nu, mēs bet, nu, kā cādāk tas paziņos par savu atgriešanos ģenē ar dziesmu, vai ne? Nu, dziesma ir labākais. Ļoti laba dziesma, un arī ar to viņi arī sāk koncertu, tā kā te man patika teksts otrajā pagņā, ko klausamies, jā? Un acis spīd mums kā runča pauti. Acis spīd kā ruča pauti. Nu, tagad arī pībi jāliek. Jūs Rāpuļi ar putniem, kurš nezināja, RAP, rāpuļi Putniem. ar putniem. Vēl vecu vecais. Nu, 50 plus, rekur, Viņiem viņi jau mūsu 50 vecumā. Nu, Man nav 50 plus vecīs. tu mēs esam jaudā. Nu, un 50. Aizskrējis laiks. Nu jā, piekrīt. Tāds Nē, labs rociņš. viņu stilā. Tas gan patīk, ka viņiem ir tas savs stils, viņi arī viņu tur. Viņam arī tas uzstādījums ir ģitāra, bazitāra, bungas, nu un Dvarjauns neko nespēlēja vokāls, jā. Klasisks. Bet instrumenti trīs, jā. Klasisks roks. Nu, malači. Atkal Nu, tāda dziedāt. pārējiņā. Kā Nirvana. Nirvana. Nirvana vai Nirvana? Nē, nu svētlājumi gan jau. Paši nespēja nocēt, ka ir atkal apvienojušies, lūdzu iekniebiet. Nu, viņš domās. Tas labs stils. Vizuāli ļoti smuki. Arī, ka, zini, tā kā skaļrunī paziņo visiem. Jā, šitā riktīgi tāda reklāma. Kāds bija pārējā dziesma? Būšot jauns albums. Viņi izziņoja tā, ka es biju koncertā Palādījumā. Jauna dziesma tikai viena? Jā, bet būs jauns albums.
Viņa teica, ka ar šito koncertu nekas neapstājas. Ar koncīņu dziedāja tikai... Ar šito viņa sāka, un tad attiecīgi aizgāja vecās labās, gan angliski, gan latviski. Mēs tūlīt pēc viena miklīša arī pievērsīsimies mazliet koncertam. Tādu sīku fragmentiņu pastīsimies. Jā, vismā... ordināls veids, kā paziņot par to, ka tu esi atgriezies. Biskaļi. Jā, ar skaļu dziesmu, kas uzreiz paņēma arī radio un ļoti labs veids, ļoti labs veids. Pievienojas mūsu dziesmai. Stilīgi. Man patīk, man bija liels prieks par ziņu kā tādu. Dziesma, man arī patīk vecās labās dziesmas, bet es ar nepacietību gaidu albumu, ja tāds viņiem izdosies šogad nākamgad. Jā, un tad atkal būs svētki Latvijas roka mūzikā, bet par pašu koncertu palādījumā, kur viņi atdevi sevi varēja redzēt, ka tur deg visi džekiem, ārdās visi. Jā, vienkārši, bija baigais prieks, atcerējos arī savus jaunības gadus, tagad tas viss skanējumi forši. Un pats, protams, ko es arī gaidīju. Paga, jaunības gadus, ja 17 gadi atpakaļ. Man bija 20. Jaunības gadi, jauns biju. Jā, bišķi jaunāks. Un patu pirmā dziesma, ko es no viņiem dzirdēju, bija Viss jau saplānots. Un tādam džekam 20 gados tas bija ļoti tāds pacelājums. Tur vai TV dvēselē, tur viss jau saplānots. Nē, bet tas dod tādu pacelājumu, zin kā sirdī un tā. Bet, ko es arī gaidīju pašā koncertā, kad, protams, viena no populārākām dziesmām uznāca uz skatuves arī Igo, un mēs šo momentu arī pasīsimies. Dzīve bez apstājas. Jā, rekordi. Jā. Igo arī savā stiliņā, tā stilīgi. Šitas palādījums vienkārši uzsprāga. Jā, šī brīdī. Un uznāk vēl viena Latvijas slavenība. Protams, bet tā ļoti slavena dziesma. Viņiem ļoti veiksmīga sadarbība manā skatījumā. Un roķīgs, taisnais roks. Jā. Runāt par roku ļoti labi. Jā. Lūk tā. Tā kā mēs gaidām jaunumus no RAP šogad, nākamgad. Ja ne visu albumu, tad vismaz singlus, dziesmas, klipus. Un gan kad redzēsim kaut kur dzīvajā. Arča. Turās. Turam pie vārda. Jā. Tu man apsolīji. Un Anģo pārsteidz mani vēlreiz, kas mēs esam? Garāžā. Reaģē. Un vēl otrādi rullē. Un reaģē. Garāža. Piesako mums un gaidi nākamos video.